Открывайте. Посмотри, лūdzu, apstieties šo pusi. Jā. И повернись на дверь. Председателя. Хорошо. Только в тот момент. Nesen nodibināts Jelgavas rajona ģimenes un bērnu tiesību aizsardzības centrs. Tā vadītāja Astrīda Kroģere. Sakiet, lūdzu, еще раз начнем, да? Но на заведующие, да? Да. Так. Готовились? Lūdzu. Nesen nodibināts Jelgavas rajona ģimenes un bērnu tiesību aizsardzības centrs. Tā vadītāja Astrīda Kroģere. Viens no finansēšanas avotiem ir labdarība. Kā tā izpaužas jūsu centrā? Mūsu rajona ģimenes un bērnu tiesību aizsardzības centra galvenais pamatuzdevums ir bērnu tiesību aizsardzība. Otrkārt, koordinēt visu sabiedrisko organizāciju darbu, kas nodarbojas ar labdarību un arī nodarboties ar uzņēmēju darbību. Mūsu konkrēta darba izpausme ir tā, ka ar rajona tautas deputātu padomes valdes sesijas praktiski lēmumu šī gada 3. martā ir nodibināts rajonā bērnu aizbildnības centrs bērnība. Tas nozīmē, ka šajā centrā tiek ievietoti bērni, kuriem šobrīd ģimenēs nav nodrošināta vecāku aprūpe un audzināšana. Diemžēl ļoti sāpīgi ir šobrīd teikt, ka tie ir bērni, kuriem ir dzīvi vecāki, bet kuru dzīves apstākļi, kādos viņi atrodas, mums spiež domāt par to, ka šie bērni uz laiku no audzināšanas ģimenē ir jāizņem. Centrs mums ir nodibināts uz Elejas pagasta bērnu dārza Kamenīcas bāzes, bet liela problēma ir tā, kā šo centru finansēt. Jo praktiski viena bērna uzturēšana šai centrā gada laikā izmaksā vairāk nekā 16,000 rubļus. Tātad tas nozīmē, ja centrā ir 10 bērni, 160,000 un tā tālāk. Kāda mums ir finansēšanas avoti? Mums centram, zinām, naudas summu izdalīja no rajona budžeta. Tālāk šajā centrā arī ienāk līdzekļi, kuri ar ministru padomes lēmumu tiek novirzīti no tām ģimenēm, apturot naudas izmaksu ģimenei, kurā ir bijis bērns, tātad šam centram. Un treškārt, uz ko mēs ļoti paļaujamies, tā ir labdarība. Un es šodien gribu teikt paldies par atsaucību startautiskai kristīgai misijai Gaisma, kura pirmā atsaucās un kura mums šajā dibināšanas dienā, varētu teikt, pārskaitīja mūsu bankas rēķinā 10,000 rubļus. Par šiem 10,000 mēs praktiski nopirkām daļu bērnu apģērbu, lai apģērbtos bērnus, kur patreiz atrodas centrā. Un šobrīd centrā ir 7 bērni, bet diemžēl nepieciešamība ievietot tur parādās ikdienu. Nu, ko es gribētu teikt, varbūt mēs ar šo starptautisko firmu domājam arī tālāk sadarboties. Mēs domājam, ka viņi mums tālāk arī sniegs palīdzību. Varbūt vēl var būt tāds darba formas, kad
Viņi palīdzēs mums ārzemēs meklēt sponsors, kas turpmāk ar atsevišķām ģimenēm sniegs palīdzību, jo, diemžēl, maznodrošināto ģimeni mums ir pietiekoši, un rajonā ir 112 ģimenes, kurās ir vairāk par 5 bērniem. Šobrīd šajos apstākļos viņiem ļoti grūti izdzīvot. Un es šodien, izmantojot iespēju, griežos pie visiem labiem cilvēkiem, ne tikai mūsu rajonā. Arī bez šīs starptautiskās firmas, arī mūsu rajona organizācijas mums ir palīdzējušas. Griežos ne tikai mūsu rajonā, bet visā republikā, gan organizācijām, gan arī individuāliem, varbūt maksātājiem. Nu, ja jums paliek kāds iespējas, kāds liekas rublis pāri, nu lūdzu, ziedojiet labdarībai. Mūsu rēķina numurs Latvijas bankas Zemgales nodaļā, un rēķina numurs ir 0